celmē guļ tūkstošiem kuģu vraku. To koku daļas bieži ir ļoti labi saglabājušās. Citās jūrās koku sēd kuģu tārpi, Teredo navāles. Bet Baltijas jūrā ūdens nav pietiekoši sāļš, lai tārpiem te patiktu. Vairāki vraki ir no 17. gadsimta sākuma, no tā laika, kad nostiprinājās Zviedrijas virskundzība Baltijā. Flotes svarīgākais uzdevums bija pārvadāt karaspēku un ieročus uz karadarbības vietām Baltijas jūras austrumos un dienvidos. – 1628. gadā Zviedru poļu kara laikā Zviedrijas karaļa Gustava II. Ādolfa karaspēks ieņēma vareno Marienburgas pili pie Nogotas upes Prūsijā. Tajā pat gadā karaliskais kuģis Vāza devās savā īsajā un liktenīgajā braucienā. Polijā valdīja Gustava Ādolfa brālēns Sigismunds, savā laikā nogāsts no Zviedrijas troņa. Šajā apvidū atradās lieli zviedru karapūļi. Tie mēģināja piedabūt poļus uz izšķirošu kauju. Pa ceļiem un lapu koku mežu stigām drasēja zviedru zaldāti. Uz Stokholmas kuģa būvētavu tika sūtīta lieli daudzumi ozolu lietus koku, ko sazāģēja un iztēs par ķīļiem, brangām un apšuvuma dēļiem. Stokholmas kuģa būvētava bija viena no valsts lielākajām darba vietām. Kuģa būvētava bija arī valsts vadošā karaflotes bāze. To nomāja no holandiešiem Henriks Hibertsons un viņa brālis Ārens de Grots. Viņa būvēja jaunas karakuģus. Viens no tiem bija Vāza. Kuģa detaļas kopā sastiprināja uz slīpiem dzelzs naglas un bultu skali lielajā smēdē. Vāsai bija jābūt vienam no Gustava Ādolfa flotes lielajiem kuģiem. Tā kopgarums no pakaļgala līdz Buksprita marsam bija 69 metri. Būrāšanai bija nepieciešami 90 jūrnieki, neskaitot virsniekus. 64 lielgabalus apkalpoja 300 zaldāti. Kuģī saspiestībā dzīvoja kopā 450 cilvēku. Kuģotājiem dzīve nav vairāk telpas kā 2 pirkstu platumā, un tie nav tālāk no nāves, kā par to planku biezuma tiesu, no kā būvēts pats kuģis. Vāza tika būvēts, lai atstātu iespaidu ne tikai ar saviem lielgabaliem, bet arī ar skulptūru pārbagātību. Šeit kopā tiekas Romas ķeizari un rēcošas lauvas ar jūras nārām un mežoņiem. Skulptūrām ir simboliska funkcija. Tās stāsta un liecina par Gustava Ādolfa varu, par to, kā viņš vēlējās, lai pasaule viņu uzlūkotu.
Vāzes izrotājumi runā varas valodā. Motīvi ir ņemti no antīkajiem mītiem, no Bībeles, no fantazijas pilnajiem tā laika vēstures aprakstiem. Kokriezēji nebija zviedri, bet nāca no Holandas un Vācijas. Svētdien, 1628. gada 10. augustā, viss bija sagatavots pirmajam kuģojumam. Par Vāzes īsto kuģojumu Stokholmas ūdeņos valsts padomes karālim rakstīja šādi. Un, kad tas izbrauca Tēgelvīkenes līcī, būrās iegriezās vairāk vēja, un tas drīz vien sāk svērties uz zemvēja pusi, bet vienu vai divas reizes mazliet atkal iztaisnojās, līdz tas nonāca iepretim Blēkholmenai, kur tas pilnīgi nogūlās uz viena borta un ūdens ieplūda caur šājām lūkām, līdz tas lēnām nogrim ar uzvilktām būrām, karogiem un visu pārējo. Pēc katastrofas Stokholmas pilī tika veikta nopratināšana. Protokols ir daļēji saglabājies, bet nevienu no tiem, kas tika izsaukt uz nopratināšanu, nevarēja saukt pie atbildības. Bija daudz tādu, kas pēc katastrofas jutās aicināti izcelt valsts, bet nevienam tas neizdevās. Ilgāk nekā 300 gadus Vāza vairāk vai mazāk aizmirstas gulēja jūras dzelmē. Līdz kādā 1956. gada augusta dienā kuģa vraka pētniekam Andersam Francēnam pēc vairāk gada meklējumiem pie pašrodzīgi konstruētas loķes pieķērās lomas. Lotes galā bija iecirties gableņš melnā ozola. Kad ūdenslīdēji bija konstatējuši, ka tur jūras dibenā atradās milzīgais karaliskā kuģa Vāza vraks, Zviedrijas karalis Gustavs VI Ādolfs bija pirmais, kas izteica savu interesi par ideju kuģi izcelt. Andersam Francēnam ar nepārvaramu enerģiju izdevās uzsākt šo ievērojamo izcelšanas pasākumu. Sadarbojoties jūras glābšanas uzņēmumam Neptūns un karaflotei, tika uzsākti sagatavošanas darbi. 4 līdz 5 metri biezajā dūņu kārtā jūras dibenā ūdenslīdēji atrada lielu skaitu priekšmetu, kas bija nokrituši no savām vietām uz kuģu un no kuģa iekšienes. Aizvien vairāk un vairāk cilvēku aptvēra, kas par dārgumu krātuvi atradās dziļumā. Ar tā sauktā ceterstrēma uzgaļu palīdzību ūdenslīdēji zem kuģa izskaloja 6 20 metru garus tuneļus. Caur tuneļiem izvilka spēcīgas tērauda troses, kuras virspusē pieāķēja izcelšanas pontoniem. 1959. gada augustā viss bija gatavs pirmajai pacelšanai. Troses tika nospriegtas. No izcelšanas pontoniem sāk izsūknēt ūdeni. Vai Vāzes korpus izturēs šo slodzi? Jā gan. Māli atslabināja savu tvērienu un Vāza brīvi karājās savā trošu šūpulī. Tagad Vāzu varēja pārvietot uz seklākiem ūdeņiem, kur tika sagatavota pēdējā sacelšana. Jāiedzen taps, rūsā pārvērt šos skrūvu caurumos korpusā. Jāizdrīvē lielgabalu lūkas.
Pirmdiena, 1961. gada 24. aprīlis bija tā lielā diena. Pēc 330 gadiem karaliskais kuģis Vāza atkal parādīsies virs ūdens. Tūkstošiem skatītāju acu priekšā, klāt esot presei, radio, televīzijai no visas pasaules kuģis lēnām uzpeldēja. Drīz Vāza bija izcelta tik augstu virs ūdens, ko ūdenslīdēja komandieris Edvīns Feltings, Andrēs Francēns, kā pirmie varēja uzkāpt uz klāja. Tagad vajadzēja izsūknēt pēc iespējas vairāk ūdens un dūņu, lai kuģi padarītu vieglāku, lai to varētu aizvilkt uz nākošo piestātni, uz sauso doku. Dokā kuģim pēdējo reizi jāiepelda pašam savā gaitā. Lēni un majestētiski ar vieglu sānsveri kuģis ieslīdēja dokā, lai tur tiktu novietots uz betona pontonu. Starp pirmajiem apmeklētājiem uz klāja bija karalis Gustavs VI Ādolfs, kas pats bija aizjautīgs arheologs. Izrakuma vadītājs Pērs Lundstrēms rāda viņa maistātei ceļu. Dažu druģaina arheoloģiskā darba mēneša laikā no kuģa izcēla 10 000 priekšmetu, kas bija aprakti un sanesti dūņās. Skulptūra pēc skulptūras tika izceltas un novietotas lielās ūdens vannās, gaidot konservāciju. Tika savāktas krāsa atliekas. To un vēlāko paraugu analīze rāda, ka skulptūras mirdzējušas dzidrās, krāsās un zeltā. Apgleznotās kopijas ļauj mums nojaust kuģa iespaidīgo krāsojumu. Tas bija ārkārtīgi liels darbs, atrast visus, kas slēpās kuģa iekšienē. Lielais bronzas rats bija nokritis no takelāžas. Visus atradumus atzīmēja un reģistrēja. Šeit ir redzams vienīgais zelta priekšmets starp visiem atradumiem. Zem lielgabala lafetes tika atrasts kāds jūrnieks, kur viņš bija iesprūdis kuģim sasveroties. Bāzai nogramstot bojā gāja 30 līdz 50 cilvēku. Izrakumos atrada skeleta daļas no vismaz 25 personām. Kaulus izanalizējusi osteoloģu kaula pētniece Ebe Dūringa Stokholmas universitātē. Viņa var noteikt kaulu īpašnieku dzīmumu un vecumu un saskatīt ievainojums un slimību pēdas, vai arī pamanīt uzturvielu trūkums augšanas laikā.
Starp darbarīkiem, kāda galdnieka lādē, tika atrasts svīķurbis. Cibiņās un mučelēs atradās personīgo pārtikas krājuma atliekas. Šeit redzams bronzas ogļtrauks. Uz šiem traukiem ar kvēlojošām ogliem virsniekiem saglabāja ēdienu siltu. Pēc nogremšanas bija aizdomas, ka apgāšanās iemesls ir bijis slikti nostiprināti lielgabali. Bet izceļot kuģi, ik viena lielgabala lafeta bija savā vietā. Vāza apgāzās tāpēc, ka 120 tonu balastu kuģa dibenā neradīja pietiekamu atsvaru augstajam korpusam, lielgabaliem, mastiem un būrām. Gandrīz visi priekšmeti no vāzes ir no koka. Tos apstrādā ar polietilēnu glikolu, kas kokā aizstāja ūdeni. Lieko glikolu nokausē, līdz atkal parādās koks ar izturīgu virsmu. Ādas priekšmetus apstrādājas sublimācijas žāvēšanā. Restaurācijas darbnīcā kurpju pāris apgūst savu sākotnējo formu. Provizoriskajā Vāsas muzejā laikā no 1962. līdz 79. gadam ar polietilēnu glikolu apsmidzināja arī kuģu korpusu. Nekad agrāk nav ticis konservēts tik liels priekšmets. Sākumā tas tika apsmidzināts ar 20 minūšu intervāliem cauri diennakti, vēlāk ar aizvien lielākiem pārtraukumiem. Pēc apsmidzināšanas kuģim ļāva žūt. Arī šeit nokausēja lieko polietilēnu glikolu, lai notīrītu un nostiprinātu koka virsmu. Ar kuģa būvētāju un citu speciālistu kopējām zināšanām un pieredzi vāza lēnām izauga no vraka līdz šodien gandrīz gatavajam kuģim. Restaurācijas darbs ar 14,000 nesaistītām detaļām ir nosaukts par pasaules lielāko saliekamo mozaīku. Kuģa atjaunotāja varbūt svarīgākais darbarīgs bija gabaliņš parasnes tērauda stieplis, ko izbāza caur atsevišķo koka daļu vecajām nagla vietām. Ja tās sadarēja korpusa atzīmēm un caurumiem, tas savā vietā varēja nolikt vēl vienu mozaīkas gabaliņu. Izrūsējušo tērauda skrūvi caurumos bija ielikts jaunas skrūves, kas dažreiz bija jāpievelk.
Takelažā ir saglabāti grotmasta un fokmasta apakšējie posmi, kas tagad atrodas savās vietās, tāpat kā kopija no mezanmasta apakšējā posma, kur takelāžas meistars plēsēja un apkalpoja takelāžas virves. Trūkstošās detaļas ir izgatavotas ar tādu pat amatieku prasmu kā 17. gadsimtā. Vairāki vāzes bloki, mars, tampas un citas takelāžu daļas ir saglabājušās un izmantotas kopā ar 4 kilometriem jaunu tavu priekš vantīm un štagām kuģu uztāklēšanai. Mērķis ir parādīt karalisko guļu vāzi iezīmotu, tā teikt, noņemt takelāžas augšējo daļu, kā tas bija pieņemts būrkuģiem ziemas ostās. Tāpēc uz kuģa netiks pacelt neviena būra. Taču būra noliktavā apakšklajā tika atrasts lielākā daļa vāzes būru, kas droši vien ir vecākās pasaulē. Gandrīz viss kuģī ir oriģināls. No jauni izgatavotām detaļām ir saglabāta gludā virsma, un tās atšķirās no vāzes tumšā, grumbuļainā, melnā ozola. – 1988. gada decembrī vāzu uz tā pontona ievilka jaunajā muzeja celtnē. Jauno muzeju atklāja 1990. gada jūnijā. Gustava II. Adolfa nogrimušais kuģis šodien ir viens no pasaules lielākajiem abrīnas vērtajiem objektiem.